Jā, paldies. Man žēl, ka es sāku ar drīz kā tādu. Un otrs, kas biedē, es neatceros nevienu zirga gadu, ja, kad būtu, nākamais ir zirga gads, ja, kad varētu teikt, tad baigi relaksēts, foršs, labs gads, ja. Es nezinu, es vienīgi ceru uz to zirga enerģiju un zirga muskuļiem un spožām krēpēm. Es nezinu, kaut kā jau saliksies, bet jā, paldies, man ļoti grūts uzdevums šodien runāt pirms kafijas pauzes, jo es gāju tur cauri, tur viss ir gatavs un es ticu, ka domās, jo jūs kaut kur arī tur esiet, bet es tāpēc ātri un ne par nopietno. Jo par efektivitāti jau vairs nopietni nevar runāt, jo mēs katru vakaru panorāmā dzirdam, ja? Un katru dienu no sava priekšnieka. Vismaz es dzirdu, ja? Jautājumus, kā mēs būsim vēl efektīvāki. Un tad es domāju, tad salikt tādā kā starp svaru kausiem, vai efektīgs vai efektīvs. Ja? Tā kā viena burtiņa atšķirība, bet ir nianses, ja? Kā tajā anekdotē saka, un mums prasa efektivitāti, bet tāpat laikā, lai tas būtu baigi efektīgi, vai ne? Tā kā par pelēkajām pelēm mums neļauj būt vairs. Bet, jā, līdz gada beigām 6 darba dienas, ja, kurš nebija saskaitījis. Es katru dienu darbā paziņoju to dienu skaitu, un tad es saņemu pretī atbildi, kā kuram. Un tad es nevaru saprast, vai tas ir tas laimīgais, kas ir paņēmis brīvdienas, ja, vai tas nelaimīgais, kas efektīgi vai efektīvi raus vēl arī pa svētkiem cītīgi. Man nav brīvdienu, tāpēc es domājot, kā nākamgad, kā dzīvot, ja. Jā, bet domājot par to, kā dzīvot, bet mēs cilvēki neesam citu dzīvnieku veidīgo vidū, mēs neesam tas pats efektīvākais radījums. Ja. Īstenībā medūzas no enerģijas un no šī te, kā sasniegt rezultātu un kā iztērēt pēc iespējas mazāk enerģiju, tad dzīvnieku pasaulē medūza ir visefektīvākais dzīvnieks, jo medūza saraujās, izplešās un ar šo te kustību rada 30% saucamās bezmaksas kustības. Ja? Tātad mērķi viņa sasniedz 30% no ceļa, nepatērējot enerģiju vispār. Tikai šis te vilnis, ko viņa pati rada, uzdāvina medūzai šo te bezmaksas ceļu. Un mums kā cilvēkiem, mēs to vilni nevaram, nav mums tā funkcionalitāte tā paredzēta, bet tad es domāju, ka mums ir arī jābūt iespēja radīt tos 30% bezmaksas ceļa, citādi mums ir cauri, vai ne? Jo prasa vairāk mērķi, lielāki KPI, sarežģītāki, ja? Bet tos 30% kaut kur ir jādabūj, jo, redz, medūzai tas sekundārais virpuļa vilnis ir uzdāvinājis faktiski trešdaļu ceļa bez maksas. Vai bez enerģijas, un, ja mēs domājam tādā digitālo prasmju vai vispār e-pārvaldes kontekstā, kur mums ņemt šo 30%, noteikti, man liekas, ka vienīgais veids ir šis kopdarbs un dalīšanās, kur arī šī komūna ir lielisks piemērs tam, ka mēs viens otram varam uzdāvināt to trūkstošo enerģiju, pamācīt, palīdzēt, parādīt, jo ir ļoti svarīgi, ka kāds ir samaksājis par kaut kādu kustību, bet ka mēs visi kopā varam izbaudīt šīs kustības efektivitāti un kļūt par medūzām, katrs savā virzienā, bet izmantojot tos resursus, kas jau ir radīti. Par ko es vēl bieži domāju, viens ir šādā plašā komunā, iespējams mums ir jāmeklē veidi, kā efektīvāk dalīties ar tiem resursiem, kas mums katram ir, bet reizēm arī komandas iekšienē. Ja tagad katrs godīgi sev pajautātu, vai mēs esam tie vientuļie vilki, vai tā komanda, kas ļoti efektīvi dalās ar saviem sasniegumiem un palīdz viens otram. Es ticu, ka tā rūpīgi padomājot, ko mēs katrs viens no otra varam paņemt, mēs atrastu vēl 30%, ko pielikt saviem rezultatīvajiem rādītājiem klāt, vai kā izdarīt darbu ātrāk. Reizēm mēs skatāmies uz tām medūzām, bet nepaskatāmies uz iekšējo. Es no tādiem piemēriem, ko gribās šeit par 30% pieminēt, viennozīmīgi
Un šis būs efektīvs ētera laiks izmantojums, lai pareklamētu LVRTC pakalpojumus. Nu, piemēram, e-paraksts ir viens no efektivitātes piemēriem. Šeit nav stāsts par nebraucu ar mašīnu, sūtīju elektroniski, bet no tāda ikdienišķa līmeņa. Iedomāsimies organizāciju, kurā nav e-paraksta un kurā visa dzīve balstās uz parolēm un loginiem. Tad iedomāsimies 5. janvāri, kad mēs atgriežamies darbā, un tiem, kuriem ir paveicies, tie ir aizmirsuši visus savus loginus un paroles. Ja? Un tad cik efektīvi ir katram no darbiniekiem atkopt šīs te paroles. Viens administrators strādās nedēļu tikai, lai pārdzīvotu pēc svētku piparkūku sekas. Ja? Nu, tā ir, ja mēs saskaitam laiku kopā, tas ir milzīgs patēriņš, ko e-paraksts priekš visiem iestāžu organizāciju komersantu administratoriem ir atrisinājis, jo cilvēks pats sevi apkalpo tajā brīdī, kad pēc svētkiem vai pirms svētkiem vai pārgurumā kaut ko ir aizmirsis. Otrs koplietošanas piemērs, ko man gribās piesaukt, arī pasakot lielu paldies Certam, Latvijas mobiliem telefonam, arī iepriekš Varamam, Tetam, Microsoftam, kas ir gadu laikā iesaistījušies sabiedrības informēšanas kampaņā Digituvi, ko mēs LVRTC aizsākām pandēmijas pīķī, saprotot, mums tajā brīdī ir pandēmijas gads, 20. gada, aprīlis mums bija pieprasījums pēc e-paraksta 7 reizes lielāks nekā normālā, vai labā pieprasījuma dienā, ja? Mēs vienīgais, ko darījām, bija pa dienu kaut kā tikām galā un pa nakti ražojām jaunas instrukcijas. Jo iepriekšējās dienas instrukcijas vispār vairs nederēja. Tāpēc, ka e-parakstu sāka lietot cilvēki, kuri līdz tam pat domājuši par to nebija. Un viņiem nederēja, vienkārši nederēja tas, kas mums jau bija. Mēs, varbūt katru nakti būtu pārspīlēs, bet katru otro nakti pārtaisījām instrukcijas, jo mēs sapratām, ka mēs nevaram ar to strādāt. Un tad mēs sapratām, ka vispār šobrīd digitālo prasmu tirgu ir ienācis jauns klients, ja tā var teikt. Klients, kas neko nezina, kam ir dusmas, kam ir bailes no pandēmijas, dusmas uz lockdownu un izmisums, jo dzīvē ir jāturpinās. Un ir tiesības nezināt, un to mēs LVRTC īpaši e-paraksta kolēģu komanda vienmēr mēs skaidri apzināmies, ka, lai kā mums gribētos, lai pilnīgi visi lietotu digitālo vidi, cilvēkam ir tiesības būt tādam, kādam viņš ir, un palikt neziņā. Tik ilgi, kamēr viņam ir komfortabli, vai tik ilgi, kamēr var iztikt. Redz, kā pandēmija sakārtoja daudzus jautājumus, un no tās neziņas laimes izdzina zināšanu pārlaimībā, bet aizvien cilvēkam ir tiesības nezināt, justies nedroši, un man gribās teikt, ka mums ir pienākums viņiem palīdzēt justies labāk, justies komfortablāk, vai vismaz neizjust naidu, ka jūs man piespiedāt lietot to e-parakstu, jo tas arī reizēm jau ir daudz. Tāpēc, mums Digituvi komunai pievienojās Varams, Certs, Tets arī epizodiski. Tiešām mēs spējām kopdarbā radīt kampaņu, kas aizvien ir dzīva, pandēmija ir sen beigusies, Digituvi turpinās. Paldies visiem, kas turpina izglītot iedzīvotājus. Kāpēc es šo gribu uzsvērt? Ne tāpēc, ka mums kaut kādas reklāmas kampaņas vai informatīvās kampaņas būtu retums, bet es zinu, ka mēs LVRTC, mēs nevaram vienīgi tādu kampaņu pacelt. Mums nav tāda satura, mums arī par laimi nav finansējums, tik, lai nepaceltu cenas kaut kam, ja. Tad tieši kopdarbā tas, ka katrs solidāri sadala savu atbildības sadaļu un iesaistās tik, cik var, jo katrai organizācijai ir savs budžets, savs resursus, savas tēmas un viss pārējais. Man liekas, ka kopdarbā izdodas sasniegt ļoti, ļoti lielu auditorijas daļu, un šī kampaņa maina dzīvi. Jo mēs izstāstam daudz noderīgas informācijas tādā ikdienišķā līmenī. Piedāvājam sen vairs nesaucam to par kampaņu, bet mums ir Digituvi, mums ir, es nezinu, cik ilgi būs, ja? Jo es katru gadu decembrī vaicāju kolēģiem, vai mēs arī nākamgad turpināsim e-paraksta apmācības, kas ir neticami, bet aizvien gadu no gada 2 reizes mēnesī
Un mums tie ir tūkstoši cilvēki, kas gada beig, kad tu rezumē to gadu, vai tiešām vēl ir Latvijā kāds, kas nāks klausīties par e-parakstu, un mēs arī nākamgad neesam atcēluši tā, ka arī nākamgad e-paraksta apmācības būs. Nu, lūk, tas par medūzu un par efektivitāti, bet otra efektīvākā būtne dzīvnieku pasaulē, nezinu, vai var atpazīt, bet tas ir kolibrī. Ar viņiem vispār trakums. Faktiski viņiem visu laiku ir jākustās. Nu, tas tā kā mēs vai ne, mēs jau nevaram nosēdēt, ja tu sajūties drusku slims un domā, nē, nu kamēr tu vari bērnus aizvest līdz skolai, tātad tu vari iet arī uz darbu. Ja? Tātad mums visu laiku ir jākustās. Kolibrī kustās, jo viņam visu laiku ir jāēd. Viņš nepārtraukti dzer nektāru. Un īstenībā, ja kolibrī stundu paliktu bez nektāra, viņš nomirtu bada nāvē. Tieši tik brutāli. Tāpēc viņam ir jākustās, tad, kad viņš beidz kustēties, tad viņam fizioloģiski samazinās sirdspukstu skaits, temperatūra ķermeņa, un viņš tādā veģetatīvā stāvoklī ir, lai pēc tam atkal kustētos. Šis man arī sasaucās ar reizēm, kā mums visiem kopā un katram personīgi reizēm iet ar projektu, kamēr projekts lido, ja, ir nektārs, ja, raķešu dīzelis, ja, kur mēs visi ejam kā turbo, tad kāds projekts beidzās, atslēdzās nektārs, un tad kas tālāk? Tā kā ir radīts super foršs kaut kas, kuram tālāk nav vai naudas, vai nav cilvēku. Vai kas ir vēl trakāk, projekta komanda, kas izrullēja superīgu projektu, ja, tādu skaistie kolibrī, kam viss sanāca, viņiem sanāca tik labi, liekam viņiem klāt vēl šitos divus, ja. Jo, ko nē, viņiem jau sanāca, ja. Un tad tas kolibrī lido, un tas nektārs, ja viņš, jā. Lai mēs nebūtu tie kolibrī, kuriem jāsamazina sirdspuksti, lai mēs vispār nenomirtu badā, atkal koplietošanu. Un te man gribās piesaukt digitālo nedēļu, kur katrs no mums ļoti aktīvi līdzdarbojas ar fantastiskiem rezultātiem. Es domāju, Māra labāk par mani mācētu pateikt, cik forši mēs esam Eiropas kontekstā. Pat ja jūtamies kautrīgi, kas tam man tur 2 mazi semināri bija, bet kopā tie 2 mazie semināri, 340 pasākumi ar 10 000 dalībnieku un tās mūsu kolibrī stundas, kuras mēs salidojām, lai cilvēkiem būtu raķešu degviela turpmākai izaugsmei, e-komercijas attīstībai, dažādu radošu projektu attīstībai, kur mēs esam iedvesmotāji. Un te laikam tas, ko es pati domājot tieši par digitālo nedēļu, saprotu, ka īstenībā es varētu saviem kolēģiem vai saviem klientiem no digitālās nedēļas materiāliem atnest vēl visam gadam saturu, ja? Un tas ir vienkārši jāsāk darīt, jo citādi es nezinu, kur ņemt tās 30%, atgriežoties pie medūzas. Ja? Ka mums iespējams ir aktīvāk jādalās tieši ar šiem te radītajiem materiāliem, lai viņiem nebūtu šī, kamēr lido, tikmēr ir, ja, beidzās nedēļa, aizmirsām par materiāliem, bet viņi mums pašiem var noderēt ļoti labi ikdienā. Lūk, jā, es nezinu, ko es tur gribēju teikt, bet es lēcu tālāk, arī nezinu, vai var saprast, bet trešais efektīvākais ir panda. Šausmīgi, ne? Jums neradās jau jautājums, kur cilvēks šajā radās, vai ne? Jā, panda. Par ko var apskaust pandu? Panda, principā, dzīvo, lai ēstu arī. 15 stundas, 10 līdz 16 stundas viņš vāc pandas vāc pārtiku, bambusus un ēd, un nākamo laiku diennaktī viņi guļ un atpūšās pēc ēšanas. Viņiem faktiski tikai viens darbiņš. Tagad, ko tad es pateikšu par efektivitāti? Nebūs te par efektivitāti, lai gan trešais efektīvākais dzīvnieks, bet par ko pandu var apskaust, par viņas spēju atrast laiku atpūtai. Tik vienkārši, cik no jums šodien jūtās noguruši? Man reāli, ja es kaut kur varētu dabūt kaut kādu, nezinu, pandas 15 stundas, tā riktīgi ēst un gulēt, ko es ceru uz Ziemassvētkiem, ja? Jo paldies Dievam tās brīvdienas gana garas ir,
Bet, nu jā, pandu var apskaust par spēju atpūsties un par atbildību pret savu ķermeni, pret savu garu, pret savām smadzenēm. Jo es nezinu, kā jums ir, bet man, ja es neesmu atpūtusies, es kā zirgs, es daudz vispār valku. Bet tad vienā brīdī tu saproti, ka tev nekas jauns nenāk. Ja, ka šī prezentācija arī nav jauna, lai jums nebūtu ilūzija. Vispār nav jauna. Un kurš manā vietā var atpūsties? Cipari IKT nozarē strādājošie 60% ir pakļauti izdegšanas sindromam, vairāk nekā citas nozares, jo mēs jau esam ierauti drūmajā virpulī. No mums jau sagaida ļoti daudz un uz mums liek ļoti lielas likmes visas nozares, jo mums ir jāparāda kā. Mums ir jāizdomā, kad un ko, un tas ir normāli, jā, es nevaru, gan jau reanimācijā vēl trakāk, bet mums arī ir traki. Mākslīgais intelekts ir kāju atspēra durvis vaļā, bet tālāk, ja, kas tās mēbeles sagrūst, tad mums tas viss ir jāizdomā, jums vēl jāizdomā, kā saviem kolēģiem aiznest to, ka nevajag baidīties vai kā ir droši, ja, un tas uzliek milzīgu atbildības nastu, un neviens mums nepaprasa vai dzenoties pēc efektivitātes, un tu vispār galva ir vietā vēl, ja? Vai tu esi atpūties, vai tev ir pietikušas tās stundas 71% strādā ilgāk nekā darba dienu. Tā nav manis izdomāta pasaules statistika, droši vien Latvijai ar ko nebūs izņēmums, varbūt, ka reizēm vēl trakāk, jo mēs jau baigi cītīgi, pēc dabas cītīgi čakli, ja? Īpaši tie, kas šeit, ir viegli šeit runāt, jo man liekas, mēs labi saprotamies, jo mēs tajos procentos un tajā apburtajā lokā visi kopā esam un izjūtam lielu atbildību par mums uzticēto, mums tiešām šī ir liela atbildība, bet neizjūtam reizēm atbildību par sevi un par savu atbildību atpūtināt savu ķermeni un smadzenes, kuras būs vajadzīgas nākamajam skrējienam. Tieši tāpēc cilvēks ir tikai 4. efektīvākā būtne, ne lauva cilvēks. 4. aiz pandām mēs esam, varētu pamācīties. Bet kāpēc es rādu pandu? Tāpēc, ka arī es teikšu par sevi, bet es gan jau pēc acīm nojautīšu, kurš vēl tā jūtās. Mums visiem, šis ir karalis lauva, ja? Tad, kad es arī eju ar savu digituvi kampaņu, un es gribu būt karalis lauva, lai krēpes spīd, lai zobi atņirkti, bet īstenībā reti, kurš zina, ka karalim lauvam efektivitātes rādītājs ir 5 reizes zemāk nekā daudz mazāk pievilcīgajiem hiēnsuņiem. Kāpēc es to pieminu? Lauvam efektivitātes rādītājs medījot barā ir 30%. Līdz ko lauva ir viens pats un spošs, ja? Tur nokrītās līdz 15 un 17%, bet pat ja paliekam pie tiem 30%, mums kā e-pārvaldes virzītājiem un sludinātājiem būsim godīgi, lai cik mums ļoti gribētos spīdēt kā lauvām, budžets bieži vien pa īsu, bet pat ne par to stāsts, mums neviens nepiedotu 30% efektivitāti, vai ne? Kuram tā nepaveicās, ja, tad mums vienkārši to nepiedotu. Mums reizēm mēs beigam, ne visai glīts, vai ne? Ne visai, bet 85%. Un mums gribētos tā kā startupiem, bet jāstrādā tā kā pēc pila, ja? 85%. Bet, jā. Es teiktu nebaidīties, neizskatīties kā lauvam, bet baidīties tajā lauvas rezultatīvajā rādītāja zemajā līknē nonākt. Tā, ka man dara, es pati priekš sevis samierinājos, ka es esmu starp šiem, es gribu būt starp šiem. Man pat ja netik glīti. Un vēlreiz, mums neviens 30% efektivitātes nepiedos. Un tiešām pēdējais slaids teikt, pavisam nevar saprast, kas tas ir, vai odi, vai mušas, vai vēlreiz par čaklumu, ja? Jo mēs jau šeit tie čaklie, tie strādīgie teiciens čakla kā bitīte, kurš uz sevi to attiecina, ja? Vai ne? Mēs tā visi, tā mēs jūtam, mēs tiešām daudz strādājam, bez jokiem. Bet īstenībā reti, kurš zina, ka tā kamenīte
tas, kurai nav tik labs PR kā bitītei, ir vēl čaklāka, jo kamenīte lido pa pļauju jau tad, kad bitīte vēl saldi guļ. Kāpēc viņa to dara? Viņa dūšīga ir. Viņa var izlidot ārā darbā tad, kad ir augsts vēl. Bite nevar lidot, bitē ir pārāk augsts, viņa nosals. Kamene dūšīga lido jau savāds dienas laikā stipri vairāk medus nekā bite. Atkal vēl es uzsveru to dūšīgi, tāpēc, ka reizēm mēs gribētu tie lauvas, te dūšīgā kamene jālido. Otrs, ko noteikti esat dzirdējuši par kamenēm, ka kamenēm nevajadzētu lidot, bet viņas lido tikai tāpēc, ka viņas nezina, ka viņas nevar lidot. Ir dzirdēts, ja? Pilnīgas muļķības. Vienīgā atšķirība ar kamenēm ir kamenes pārniņas vicina nevis šādi, bet šādi. 130 reizes sekundē. Ļoti labi kamenes lido fizioloģiski, ļoti labi. Un te es arī gribētu noslēgumā teikt, ka nebaidamies, ka varbūt mums nav tik labs PR kā tām bitēm, ja? Bet, ja mēs būsim tik čaklas kā kamenes, tad mums zirga gada beigās medus stropi būs pilni ar medu un mēs varēsim uzsist sev pa plecu. Tā ka paldies par uzmanību.